Labrītiņ no rītiņa, 24. maijs, sestdiena, 8 no rīta. Kā vienmēr Marokā agri no rīta nekas nesāks. Šeit arī viss ir klus un mierīgi. Mēs brauksim ārā no pilsētas. Mūsu pirmais galamērķis šodien ir Chefchaouen, zilā pilsēta. Tur gan mums vēl ir kaut kādas 3,5 stundas, turienē jābrauc. Tā, beņģu mums vajadzēs tagad, vai mēs varam pabraukt un tad pildīties. Ko Artur? Pabrauksim. Labāk jau arī tagad. Nu, skatīsimies. Skatīsimies! Nu, ko piestājām kaut kur ceļu malā, padzert kafiju, atkal kaķi, tad dažs labs ir tāds dzīves apbružāts, man viņi neīpaši patīk tie kaķi. Mēs 160 kilometru mums ir jābrauc līdz Chefchaouenai. Piens te nav, tad būs jādzer parastā kafija, melnā, kāda man īpaši garšā. Kaķi te ir. Nu, te tā žēlīgi. Labi, mēs uzpildījām beņģi un tad reiz arī toaletes bauzīt. Nezinu, no tiem putekļiem vai no kā. Man ir visu laiku jāšķaud un tā kā iesins, bet ne iesins nevar saprast. Kaķi klāti? Kaķi klāti, jā. Tie vispār viens bija tāds galīgi dzīves apbružāts. Tas ir tas, kas tur... Jā, tas ir tāds nošinot.
Mēs esam ieradušies Čekčavainā, nopirkojuši Maki stāvvietā. Un tagad mēs iesim sameklēt, ja tu negribi nest. Mēs iesim sameklēt kaut kur, mēs iesim kaut kur sameklēt ēdamo un kaut ko toaletnes vai un tam līdzīgi. Mums jau te atkal jau kaut kāda vadātāja jau sāk jau piesisties jau. Es šausmīgi sasmējos Facebookā, redzēju, bija Marokas ceļojuma reklāma. Tur ļoti patīk Maroka. Krāsaini, skaisti. Nu, par to vēl nevarētu iebilst, bet tik atturīgi cilvēki. Es laikam esmu citā Marokā. Nu ko, mēs esam ielauzušies Vecpilsētā. Mums jau atkal rādīja, ka Vecpilsēta kaut kur uz citu pusi. Mēs jau pa taisno varēja uziet. Nu jā, pa taisno varēja, bet mēs gribējām atrast kaut ko ēdamu. Bet mēs vēl gaidām neko ēdamu neesam atraduši. Vai kaķim paprast? Bet ir šausmīgs kaut kas smaržo. Kaut kur jau tā ēšana te ir. Jā. Nu ko, paklīdīsim pa Zilo pilsētu. Paskatīsimies, kas te labs ir un interesants. Nē. Arturs joprojām man mēģina ieskapēt visādus sūdiņus. Kā sauc tev šitas smuks? Nē. Īsti vilni. Te nedrīkst. Te ir viena acis kaktiņa, kā paskatās. Tāds jautājums, tā lec pakaļ. Ai, vilni tādi. Izskatījās, arī tev ir magnētiņas smuks. Jā. Magnētiņi mēs jau nopirkt kaut kādi. Ēstivus gan mēs te nekādas neredzam. Ko mums vajadzētu visvairāk. Palaidam. Jā, droši, onkolīns vai iet. Onkolīns vai iet. Ejam te blīvāk bišķi. Oi, man šausmīgi ēst gribās. Jā? Jā. Beidzot ir tas brīdis Marokā, kad man gribas reāli ēst. Nu, gājām kaut kur bišķiņ ārpus Vecpilsētas. Bet, principā Vecpilsētā, bet tas pats centriņš palika tur tā kā iekšā. Atradām ēstuvīti, kas ir vaļā. Ko meņu var apskatīties. Arturs gribēs ziemeļu breakfast pa 30, es laikam ņems tradicionālo. Nu tā, uzēsts ir, tuļčikā ieiets ir. Mēs varam iet atkal pa vārtiem iekšā Vecpilsētā. Skatīties, kas te labs ir. Sahmēda 16 un žuž bitļādi. Aļa nežāk sahmēda. Un zīvis var. Ančovs. Ančovsi. Te jau ir turistiski, te jau, lai varētu nofotografēt ieliņu, jāpastāv bišķiņa rindiņā. Es parasti rindiņās nestāvu, bet šoreiz es laikam pastāvēšu bišķi. Jā. Īstenībā jau tas ir smieklīgi. Bet, nu labi. Tagad tur tā ieliņa tāda. Te ir smuki. Bet te arī turisti daudz vairāk. Visādi suvenīri bodīši. Bet te man patīk. Vairāk. Mierīgi. Bet ir savādāk. Jā, mēs tā. Lietām te jau. Jā. Vitas, kāds visur varbūt. Tu gribi saldumu? Te jau tās ieliņas ir smukas uz visām pusēm, grozies, kur gribi. Kāds dod? Šitā ir smuks ulmiņa. Un Arturs tik pa bodēm šiverē. Nāc apskaties. Tūlītās iešu apskatīties. Var staigāt arī Viņš ikdienā. uzreiz kā handmade. Ko? Nu, kā roku Tas darināt. ir skaidrs. Bet viņi ir arī apdarīti. Redzi, man arī vajag tā iet. Un tu man no mugurpuses filmē, kā es eju pa ieliņā. Izbaudu atmosfēru, kā man rolleris brauc. Tu jau redzi, nē, tu jau
tā, nu. Es jau tik smējos. Mēs no tās puses, Arturs atkal kaut kādā veikaliņā iegāja. Mēs uz šito pusi. Tad es kaut ko varu skatīties un pētīt. Ēnai forši. Uz Latviju braukt atpakaļ ir bišķītiņās, gan izvai bailīgi. Man vakar, kā WhatsAppā uzrakstīja Ivars, mums ir jau silti, plus 10 grādi ir jau silti. Nu pat izlasījām ziņas, ka soli līdz plus 15. Nu kas tas pa laiku? Mēs jau vēl tā klusībā ceram, ka būs normāls laiks. Jā, Arturs jau noskatījis visādas čības, kaut ko tais, lai saulītā nespīd. Suliņas mēs būsim gan sadzērušies, tiešām daudz, bet visādi krāsainas ieliņas. Jā, jau. Kur nav suvenīru bodīts, tur jau tāda izskatās tā kā vietējie dzīvo jau vairāk. Ui! Forši, te ir forši, te ir tāda atmosfēra. Ir tāds turistu objekts, bet, nu, salīdzinot vispārējo, varam teikt, ka forši. Nē, man liekas, ka es negribu. Te ir daudz smuks, ieliņas, mājas. Kā mēs te staigājam. Nopirkām vienu brelociņu arī beidzot. Tiek prātīgi, vietām arī slidīgs. Reku vēl viena ieliņa. Vai kāda šaura. Smuka. Te ir paklāji. Smuki te ir, bet tāds tirgus platis turistiem te ir īstenībā, bet smuks. Jā, ejam lejā. Man jau te viens piesējās par fotografēšanu. Es nezinu, laikam jau, ka viņš naudiņu gribēja, bet es izlikos, ka es neko nesaprotu un gāju projām. Zīmes nekādas, kad fotografēt nedrīkst, tur nebija. Marākešā vai kaut kur citur tirgos pie stendiem ir zīmes, ka nevar fotografēt. Tad es saprotu, ka cilvēks jau laicīgi ir tam nodrošinājies. Kamēr tad tu neko nevar piesiet, ja tev. Jā. Nu tālāk, es te nezinu, kur te mums jāiet. Lejā? Jā. Nu tad ejam lejā. Mans vīrs zina, kur jāiet. Es eju, kur vīrs liek, tur es eju. Mums jau tad jau tāds musulmanisks noskaņas jau ģimene. Jā. Te jau sāk smirdelēt pēc visu kaut kā. Es ūdiņā niekā. Jā. Ok. Nu ko, es gribēju jau Portugālē nopirkt paliktnīšu tādus smukus. Zem krūzītēm. Tur kaut kā palaid garām to momentu. Es attapos, ka man vajag paliktnīšu Spānijā. Un Arturs, bet tu jau viss tirgoji Portugālē. Nu neko. Šeit arī ir līdzīgi paliktnīši. Nu tad mēs esam iegādājušies ar visu tirgošanos. Dabujām. Tā viņi maksāja 15 dirhamus, un mēs dabujām 10 par 130. Pats smieklīgākais, ka viņi pasaka cenu 15 dirhamu, un tu prasi un 10, un tad viņi ņem kalkulātoru un rēķina uz kalkulātoru un saka, ka 10 ir par 150. 15 ar 10 sareizināt var jau arī bez kalkulātoru un ātri. Nu tā. Bet no neko. Viņš varbūt domāja, ka mēs arī nevaram sareiķināt 15 ar 10. Nu tā, es teikšu tā, nu bišķiņ te paklīst var. Vienā brīdī tas sāk jau arī apnikt, jo ieliņas visas zilas, smukas. Kafejnīcas arī rekut visādas smukas. Jā.
Tirgotie uz visām pusēm visu kaut ko, cenas apmēram viens tās pašas. Piedāvājums arī sāk jau vietu jau uz riņķi. Viens un tas pats. Tā. Šeit var braukt bišķītiņās. Paskatīties, kas un kā. Abida! Mēs tagad brauksim vēl uz augšu. Un nakšņosim, tad jau mēs izdomājam, ka mēs Tetovanā nepaliksim, brauksim tālāk. Un kaut kur pie vidusjūras tur pārnakšņosim. Kaut kāds laukums. Kazba. Smuki jau teikt, tiešām smuki. Turisti ar te daudz, tiešām jūtam daudz turisti. Sunīši ar ko sagūmuši ir ēnā. To klaņājošo dienu, to man visvairāk ir žēl. Tur man liekas arī kaut kāds kafejnīts, kaut kas tāds. Ūdeni vajadzētu, es jūtu, ka man sāk gribēties baigt dzert. Te viss kaut kas, paskaties, ko viņi tur tirgo. Tie sapņu ķērāji saucam, ja redzētu tur. Jā.